Šeit ir gan dabīgie materiāli, gan tās ir mākslīgie ziediņi. Ar šito darbiņu tā bija, ka vispirms ieraudzīju šito te tāsi, ja, to midus, un no tā visa radās tas darbs. Te tāds atkal vienkārši kociņi krustām šķērsām, tāds sietiņš pa virsu, un saliek it kā nav sarežģīti, bet, nu, dekoratīvi sanāk. Te tā arī dažādi var, floristikā tik daudz ko var izmantot, un katram mums mājās tas ir, pieņemsim pupiņas, tik ņemt un līmēt pie dēlīša un sanāk tāda glezna, vai sūnas ķērpīši. Un ir tādas krāsas, sudraba un zelta, šur tur var appūst kaut ko, lai tāds, nu, akcentam. Šeit ir interesanti tas, ka var makaronus kaut vai izmantot. Arī iznāk bilde galu galā. Vainadziņš vēl no adventes palicis ir. Čiekuriņi salīmēti, sataisa vispirms tādu siena apaļu tādu vainadziņu tādu pamatu un ar karsto līmi salīmēt čiekuriņus un ar krāsu nokūst. Šeit ir lieliem zaķis, tas varbūt ir redzēts jau. Tā ir tāda paralēlajā tehnikā taisīta kompozīcija. Nu, un tas tāds ezītis ir. Un šis darbs ir vienkārši no, kā teikt, mačalkām, jā, krāsotas. Kā nu sanāk, citreiz domā, ka būs tāda krāsa, bet iznāk tāda. Nu, tāds paveidos arī. Jā, Edvards, es dod vārdu. Tā intensīvāk tiek bildēts kādi 6 gadi kaut kur. Kā žurnāls Mūsu mājas izsludināja konkursu mirkli. Nu, no tā laika šo to aizsūtu uz žurnālu, tad vēl visādi konkursi, ja nu ir kāds, tad piedalos. Nu, no izstādēm tā ir iznācis, ka savā pagastā laikam tā būs tikai kāda, ne pirmā, bet kāda 7. izstāde. Pirmā bija Aknīste, tad Subate, tad bija Zasā, tad Bebrenēte palūdza. Nu, rudenī vēlreiz Aknīste, Rubeņi un tagad Asari. Tā nu ir iznāca. Nu, bet toties liekas, ka viss plašāk pārstāvētā, pa cik vēl daudz kas jauns nāca klāt ziemā, pavasarī. Nu, vienīgi izmēri varēja būt lielāki, bet lielais izmērs nokopēt jau arī maksātiesības. Lielo izmēru, kas skaitās tiešām izstādes formāts 30x45, nu, manas bildes var Rubeņu pagastmājā apskatīties, ejot uz biblioteku. 2 bibliotekā, 5 liekas ir koridorā. Nu, tur vismaz viņa labi izskatās. Ierāmēts izmērs 30x45 jau izskatās daudz labāk. Nu, bet, manuprāt, arī šādi nav slikti. Balkumīžas aizvers ir Rubeņi. Ko vēl tur varētu teikt? Kādi jautājumi, kur kāda bilde ir tapusi un kā tapusi?
Jā, nu, bet prasiet. Nē, pēc kārtas. Pēc kārtas. Nu, ko, tad ejam tuvāk, jā. Nu, tas dārzs te kaut kur Vārkavā ir bijis ziemā. Saulaina diena bija paredzēta, saule tikko uzlikusi un sarma. Tas uz Melnbalto filmu, jo īstā mākslas fotoja ir Melnbalto. Bet, nu, tas ir pārāk dārgi. Nu, tepat vienā sarmainā dienā Āsarē. Tas ir pirmais sniegs bija uzkritis Rubeņu parkā. Nu, tas arī ir pie Rubeņu skolas. Tur tāda nojumīte un bija skaistas lāstīgas. Nu, tas ar viena diena bija izdevusies. Tā, kur es paspēju šeit? Anceni. Nu, atkal Āsari, kā redzat. Nu, šīs bildes. Nu, portrets ir Ākanīts tā bildēts. Šis ir Rubeņu baznīcā. Āsares skola. Nu, šeit ir Vārkava. Nu, un tas ir Miezānes Dainas mākslas darbs. Lūdzu nododēt Aknīstē. Nu, tāds iznāca, manuprāt, interesants. Nu, daudz, kas tas ir publicēts. Tas ir mūsu mājās redzēts, tas arī. Nu, tas ir vēl jauns viss, tas vēl nekur nav. Jā, šitas ir Zintniekā ir bijis. Šitāds līdzīgs mūsu mājās, gan cita bilde. Bet, nu, manuprāt, šitā pat labāk. Kamolīt. Nu, te pirmais sniegs. 2 gadi apakaļ. Kad viņš bija kaut kā pirms sniega? Nu, tas Ansani. Nu, kas tur pa kreisi? Tā ir rudens, jā, sākas. No otra gala mēs ejam. Nu, te ir Rubeņi, pat cik bildēju Rubeņu bukletam daudz. Nu, tas iznāca, ko arī var izstādīt. Nu, Rubeņu baznīca Miķeļos. Nu, tas ir vienā dievkalpojumā. Zintniekā šitā bilde ir. Nu, šeit. Nu, tas onkulis ir Jēkabpilī atrada tādu. Liekas vecticībnieku palūdzu nobildēt. Nu, tas ir Rubeņos, pāvestajā bīskapa vizītes laikā. Nu, tā tante jau ir mirusi, bet nu, pāri 90 gadiem viņai bija. Tad jau bija pāri. Nu, tā mana Ilze ir. Tā arī viena radu meitene. Dainai mazmeita bija ciemos. Arī publicēta mūsu mājās. Nu, šitie arī vai ne laikam bija publicēti. Nu, šī arī redzēta mūsu mājās bija iekšā. Nu, kas te vēl tās mazās laikam? Nu, mazās arī ir tas interesants. Jā, nu šīs lēles, piemēram, bija Bebrenes mākslas plenērā vasarā. Tur bija pavisam 100 lēles atvestas no Jūrmalas. Nu, kas te vēl? Nu, tā, manuprāt, prasās pēc lielas taisīšanas. Rīts ar saulīti un ar pūpoliem. Nu, tas ir rudenī interesanta bilde. Nu, šitādas arī, kas vēl publicēts. Šitāda publicēta līdzīga, tā ir Zintniekā publicēta. Nu, tas dabīgi, protams, šādi nav. Tas sniegs speciāli tika apmests un bildēts. Kas te vēl?
šitā ir gārsene. Nu, šitā uzmanēsi. Tas ir braucot uz Rubeņiem, labajā pusē cirtam ir. Un vienā rudenī bija lietus bijis un uzspīdēja saule. Un likās jāiznāk labai bildē. Nu, viņa arī bijusi Preļos fotokonkursā kopā ar citām bildēm, tur pirmo vietu ainavās dabūja. Saucās, nosaukums viņai ir Dzīvē un miruši. Nu, tā bilde ar to dadzi arī redzēta ir mūsu mājās publicēta, tas arī publicēts. Praktiskajā latvietī šitā bilde ir. Nu, tas ir kur? Asaras parks. Nu, tas ir caur logu, turpat mājās. Nu, tas arī pie mājām. Nu, tad vasarā Patmalnieku ezers. Tas tajā reizē, lai viņas priekš asaras kupletes ar to sēriju bildēju, šitām bildi. Nu, ir jau vēl daudz kas, bet visi jau nevar vienkārši. Nu, Ziedonis bija uz kādu stundu ciemos ar Kantānas kundzi. Nu, tas ir kas tālāk. Puķīte, protams, tad. Kad vienā agrā rītā bija tāda miglaina Baltmuižas ezers. Nu, un šeit ir divi puikas pie Bubuļa ezera. Šāmanis Laimas mazbērns. Publicēti praktiskajā latvietī bija. Nu, arī, ka būs kalendārā mūsu māju. Šogad tā iznāca, ka izdeva kalendāru tikai ar Nelaiķa Tarvida bildēm un pārējos nepublicēja. Augustā viņš nomira. Paspējis bija bildes atrast priekš kalendāra. Nu, kas vēl te ir? Vārkava. Nu, un šitas vajadzētu uzminēt. Ne? Man jau vairs nav tā teikt. Bet cik es esmu bildējis un vairs man tas nu nav. It kā ir saule, ir visvaini dubļi, ir tās risas ir. Bet, nu nesanāk vairs tik labi. Nu, un šeit šīs tā kā būtu vienas no labākajām ainavām. Nu, gulbis ir Bubuļos bija atlidojis, briesmīgi drošs. Ar baltmaizi viņu iekārdināja, un kā viņš no pretējās puses tērēja. Tas piecas uztaisījums, viena bija labākā. Tad Rubeņa sāliņa. Nu, tas ir starp Vārkavu un Anceni, tas bērs sarmā. Nu, Margarietiņas tur vienā laukā. Nu, ūdens rozes. Jums pašiem jāuzmin. Asarē? Asarē gan. Ūdens rozes Rubeņu pagasta bibliotekā ir ierāmētas 30x45, nu ļoti efektīvi izskatās. Nu, šādā izmērā, protams, redzēt var, bet nav jau tas. Nu, tas būtu arī viss.
pateikt tā, Gitai, par to, ka viņai pietika pacietības ar mums te ņemties un stāstīt un mācīt. Nu, liels paldies! Nākamais pušķīts ir Edvardam. Paldies par darbiņiem, kas ir te izstādīti. Nu, un tas trešais pušķīts ir Vijai. Liels paldies par atbalstu, par transportu un visādiem tādiem, bez kā mēs arī nevarējām iztikt. Gribam sirsnīgu paldies teikt Gitai par šo norganizēto pasākumu un veltīsim tādas ceļas rindas. Mans prieks ir manas puķes, tāds kluss un vienkāršs prieks. Caur to man krietni vieglāk šo dzīvi dzīvot tiek. Jo cilvēks, kam ir puķes, kam puķes ziedus ver, ar vienu kaut ko gaida, ar vienu kaut ko cer. Paldies par šodienu un par projektu. Beidzot, nu mēs pagasta vārdā arī varam pateikties par to skaisto mirkli, ko esam šodien sagādājis, jo tev fotogrāfijas pavada gadu no gada. Laimīgs ir cilvēks, tas, kas fotogrāfiju mīl un rada. Paldies par pagasta nešanu visā Latvijā. Prieks, man vēl fotogrāfijas.